Lai arī ārā nebūtu nav tas tīkamākais laiks un patiesībā prasās pat pēc kārtīgiem dūreņiem, madonieši svētkus prot svinēt silti, ar daudzām gaismiņām, kas rotā pilsētu, un nu jau par tradīciju kļuvušo sajūtu tirdziņu, kur līdz ar pirkt un pārdot iespēju patiešām notveramas smaržas, garšas un sajūtu dzirksteles. Atnācu uz tirdziņu, lai iegādātu Ziemassvētku dāvanas. Diemžēl izrādījās, ka nav paņemta nauda līdzi, un tagad es baudu sajūtas. Redzot šo visu piedāvājumu, kāda ir sajūta Madonā? Ir ar ko lepoties? Noteikti ir. Noteikti. Viss, kas ir republikā, ir arī šeit Madonā. Man gribētos domāt, ka novērtē vietējo Madonā noteikti, jo šis sajūtu tirdziņš, tā ir iespēja gan pašiem amatniekiem, gan pircējiem. Un ir jāatbalsta savējie, ir jāpriecājas. Tā ir tikšanās, tas ir prieks, ka esam dzīvi, ka strādājam, ka mums ir viss labi. Brīnišķīga iespēja. Paldies domai par tādu skaistu, gaišu, noformētu vietu, par kompāniju. Kopumā priecīgas sajūtas, kad ir mums iespēja izpausties, iznest daudzu. Mēs pārstāvam vairāk cilvēku darbiņus, Mīļdarba klubs Zelgavsku. Ja? Tā kā paldies, mēs esam priecīgas. Cik karstais dzēriens? Necik? Vai tu pa visu dzīvē jāmaksā? Te jau nav galvenais varbūt pārdot, pirkt un pārdot. Galvenais ir tās emocijas, jā. Aprunāties ar katru, kā sagatavojies svētkiem, kā nē tāds. Fotogrāfu Māri Stipro Madonas pusē atpazīst kā meistaru, kurš prot noķert kadrā sajūtas. Gan mototrasē un peoniju dobē, gan pilsētas ielās un cilvēku sejās. Un tas viss ik pa laikam atspoguļojas dažādos formātos, un daļa no tiem rodam arī sajūtu tirdziņā. Šogad ir nācis klāt Madonas kalendārs, ir Madonas krūzītes, lai vairāk popularizētu, ko sūtīt varbūt draugiem, radiem uz ārzemēm. Un tā arī ir, pieņemsim, Madonas kalendārs mums ir aizlidojis pat līdz Amerikai. Ir Amerikā, ir Vācijā, Anglijā, Zviedrijā, tā kā prieks censties. Līdztekus Ziemassvētku pop-up veikaliņam, kas jau tradicionāli mājvietu radis biznesa attīstības centrā, svētku tirdziņa piedāvājumā rodams gan medus un pašcepta maizīte, gan amatnieku darinājumi un virkne garšas kārpiņām tīkamu lietu. Tostarp no jau visā Latvijā atpazīstamiem Madonas puses kūpinājumi. Man ir ar ko lepoties, ir 2 zelti, 1 zelta vairs nav, to jau izpirka, un tad ir cauraudzīgi, tas ir 2 zelts. Vistiņa, tas ir standarts, 80. gada recepte, varbūt kāds vēl nebija dzimis, man bija 12 gadi. Un šķiņķis, desarts, peķis, tauciņi, čurgalas, viss notiek, viss priekš svētkiem. Viss priekš svētkiem novērtēts Latvijā un novērtē arī vietējie? Jā, ir kas pazīst, ir kas nepazīst. Es esmu aprintējis vizītkartes, ja nav šeit, tad pievedu mājās, kā teicu, bet, varu arī sagriezt. Tad vārds sekot, Ziemassvētku vecītis atved arī gaļu. Man nē. Nē, tu kā vecītis. Es kā vecītis aizvedu arī gaļu, viss notiek, daru arī tā. Tas, protams, pa jokam, bet patiesībā pie madoniešiem tik tiešām bija atbraucis visīsākais Ziemassvētku vecītis, kurš spēja sajūsmināt gan lielos, gan maziņos. Mēs svinam svētkus. Mēs dodamies izjādēs ar zirgu, ar poniju. Mēs šeit radošajās darbnīcās taisam visādus dekorus ziemai. Var nofotografēties ar mani. Ejam rotaļās, mēs dziedam un dejojam un skatāmies filmas. No tā svinam, tā godam Ziemassvētkus. Kas ir tas, ko gribētos novēlēt madoniešiem un vispār visiem šeit Latvijā? Lai mazāk ir tie sapņi un domas par dāvanām, bet lai vairāk tas prieks, tas gaišums, tā mīlestība kopā esot. Un tad visi būs laimīgi. Un apskāvienus siltus. Jā. Mūziku, ugunskura, tēju un dūmus un kaut ko vajag. Bet cilvēkiem vajag, viņi prasa, viņi ir izsalkuši pēc svētkiem. Emīl, kā tev patīk svētki? Ļoti, ļoti forši. Man arī. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV no Madonas.